Vela mūzikas stāsts sākās 2012. gadā Staburagā. Kopš tā laika ik vasaru pulciņš vairāk vai mazāk zināmu radošu cilvēku nedēļas garumā mūziku iemaina pret naktsmājām. Mūziķi jau vairākas reizes ceļojuši pa Kurzemi un Latgali, bet šovasar nolēmuši pieskandināt Sēliju. Katrā Latvijas vietā ir ļoti dažādi cilvēki, bet viņi visi mums ir patrāpījušies ļoti laipni, atsaucīgi, viesmīlīgi. Mēs esam palikuši bišķi gudrāki tajā pašā riteņbraukšanā, bet līdz ar to mēs varam atļauties braukt arvien mazāk pa ceļiem. Šodien mēs te braucām Vecasviru lauku, mēs atradām caur mežu vienkārši un bridām pāri kaut kādiem grāvjiem un tur, kur kādreiz ir bijuši kaut kādi ceļi, tad to mēs visu. Tā ir viena puse, ka mēs meklējam vietas, un otra puse, protams, ir tie vakari ar cilvēkiem, ar dziesmām, un tas gan nemainās, jā. Mēs mainām mūziku pret naktsmājām. Pirmās naktsmājas un arī koncerts vēl tepat Zemgalē, Rundāles Baltajā mājā. Un, lai gan cilvēki sanākuši tik daudz, ka īsti pat vietas visiem nepietiek, skairuņi un prožektori izpaliek. Arī skanējumam tikai tas, ko var piesiet pie velosipēda un pašu balsis. Tu runā, vai klusums mūs neatrod. Tu runā, tu centies mani apvārnot. Mums ir kaut kāds kodols, varbūt tām dziesmām, ko mēs varbūt biežāk esam spēlējuši un gatavojuši, bet atkarībā no šā brīža sajūtām, ja mēs varam arī pamainīt to programmu, tā kā spēlējam ar šā brīža izjūtām, kas nāk prātā. Vela mūzikas tūri notiek jau 6. gadu, un šogad tā noslēgsies 2. jūlijā Kaplavas pusē.